atrod, ka pagrieztām acīm trijotā mināmies projām, kamēr divas noķēra, laikam viens aizmuka. Visu salaid grīstē un tad ceri, ka pēc tam kaut kā tas viss tur izlabosies. Tad būs tagad jāatšaudās. Šī ir tava svētnīca. Pie šīm durvīm vajadzētu likt uzrakstu sievietēm neienākt. Jā, tikai manā mājā tā būs zaudēta cīņa un šeit jau uzreiz jau. Juri, vai tu esi kādreiz skatījies, ko par tevi raksta Google? Nē, esmu baigi. Man šeit piekam Jura Pūce vairāk. Tieši to es tev gribēju prasīt. Kā tev šķiet, vai vārdu uzvārdu salikums Juris Pūce ir populārs? Es zinu personīgi kaut kāds divus vēl vismaz. Man šeit vismaz trīs ir laikam kopā, cik es tā esmu pamanījis. Es mazliet pameklēju, palasīju par tevi šodien un dažas lietas atradu. Bet zīmīgi ir tas, lai atrastu tevi kā īsto Juri Pūci, kā tev šķiet, kuri varētu būt tie vārdi, kurus vajadzētu kombinēt ar tavu vārdu un uzvārdu. Tas varētu būt sarežģīts uzdevums man šeit izdomāt, kas ir droši vien kaut kas par tehnoloģijām, nezinu, apmācībām, kaut kādi TEDx ir droši vien kaut kas tam līdzīgs varētu būt. Drošība internetā, jā. Mākslīgais intelekts, jā, tās nāk ārā. Un otra lieta, kas nāk ārā, Twitter konvojs. Izstāsti lūdzu īsumā par dibināšanu un par to, ko jūs dariet. Šeit kā Rēniem bija tas episkais teiciens, to kosmosu visu sakārtos. Šeit laikam tiešām tas tāds bija, to kosmosu visu sakārtoja, jo tā dibināšana bija pilnīgi spontāna un viņa nebija dibināšana kā dibināšana. Tā dibināšana bija tāda, ka visas mēs sēdējām uz adatām 2 dienas pēc kara sākuma februārī. 22. gadā un katram tās adats izpaudošana savādāk. Tu nevari pagulēt, nevar neko padarīt un tam līdzīgi. Tad bija zvans no rīta pirmdienā tas bija. Ka reku mēs braucam ar džekiem, dzenam mašīnas uz Ukrainu, atdosim kam, nezinām kam, ir kaut kāda puiša, kas viņas paņems nodos tālāk uz fronti, vai tu gribi tā kā palīdzi nopirkt mašīnu, kā jau tur uzņēmējs. Tad mašīnu, protams, ka es tur nopirkšu, palīdzēšu, jautājums ir, sakot, kā varbūt jābrauc līdzi. Saku, jā, mums mašīnas apkārt ceļam, tieši arī mašīnu vajag, tad, protams, ka braukt līdzi. Tā mēs tā arī uzreiz faktiski tā arī sanāca, ka iekāp mašīnā. Pirmdien no rīta tas viss pa telefonu notika, pirmdienā no rīta. 12. zvanīja atpakaļ sievai, teica, ka jā, reku, ka laikam vakarā mājās nebūšu. Iebraucu veiklā nopirkt tenūzenes, tad būtu vieglāk braukt un aizbraucām. Faktiski Ukrainai atdevām mašīnas uz robežas. Un tur laikam arī bija tas episkākais tas iespējas. Man šeit atstāja uz visiem iespējas. Un beigās radās arī tas Reiņa slavenais tvīts par to, ka vajag naudu, vajag ziedot, jo mēs pirms tam patiesībā nebijām pazīstami. Mēs faktiski pirmais konvojs, vairāk mazāk bija cilvēki, kas ir kaut kur par un ap autosportu, kas savācās kopā un to visu sadarīja. Patiesībā organizējas vairāk toreiz tieši Alija un Mārtiņš, kas šobrīd, zinām, viņi būvēja to Vēra Foksu tieši, kas ir to labs Latvijas mašīnu militārām vajadzībām. Un tā tas viss aizgāja, un visi domāja, pirmais, varbūt 2, varbūt 3, varbūt 4, varbūt 5, tā kā aizgāja jau tur 60, 70, šobrīd jau iet 170, laikam 9, tagad, vai kurš jau to aizies, man jau jūk jau tie cipari jau. Tad jau tas laikās nedaudz irreāli neticami, bet tas process joprojām turpinās. Cik autiņi kopā ir aizvest apmēram? Būs, es tagad tā neesmu šodien pārskaitīt, bet vajadzētu būt 3000 uz robežas tūtās vajadzētu būt. Un cik reizes tev pašam, jo es zinu, ka tu organizē to procesu katru nedēļu, bet cik reizes pašam sarāk aizbraukt? Jā, un tā man atbildība šobrīd pamatā, tas ir viss, kas ir tehnoloģijas vajadzīgās, lai mēs zinātu, kur kas nonāk, kādā veidā, kas ir saņēmēji, kas ir šoferi, savākt šoferus kopā, panākt, lai viņi atbrauc saulēcīgi. Tālāk, ja pēc tam tur mums ir Laura un Svetlana, kas ikdienā to darbojās, tā kā viņus sagaida un aizsūta tālāk. Es pats esmu bijis, neesmu precīzi skaitījis, kaut reizes droši vien, vēl līdz 10, ap 8, 10 kaut kur tādā. Tu māki šaut? Vispār māku. Tad būs tagad jāatšaudās, jo būs ātrie jautājumi. Slēpes vai velospēds? Abi 2, tāpēc 2 sezonas, tāpēc, 4 sezonas gadā, tāpēc dots, lai mēs varētu brīvi izvēlēties. Silts vai augsts ūdens peldēšanai? Man laikam labāk augsts patīk peldēšanai. Tu peldi? Es peldu. Arī tagad? Ik pa laikam arī tagad. Man gan viens draugs mēģina izvilkt katru sestdienas rītu zvanot, vai gadījumā es atkal neesmu gatavs kāpt Jūdažu ezerā iekšā. Es katru reizi esmu veiksmīgi saplānojis kaut ko citu. Bet kopumā es peldu arī tagad. Mēģinu vismaz arī avotos tajos pašos vēl kaut kur esmu bijis. Teātris vai kino? Tas neizlēmīgs izrādās esmu, jo man arī abi divi patīk patiesībā. Man ir kaut kādas filmas, kas ļoti patīk savukārt, un teātris ir noteiktas izrādes, kas ļoti patīk. Gan viss kaut kas piekam, gan klasika, gan arī visādi mūzikli, vēl kaut kas tam līdzīgs ir. Ko tu nekad nedarītu? Ko es nekad nedarītu?
Es droši vien ļoti negribētu darīt neko tādu, nekad, kas kaut kādā veidā nodarītu pāri kādam citam cilvēkam. Tā īsa atbilde droši vien tāda būtu. Nu, tas ir man šeit tāds tabū, kā man bērnībā vienmēr ir mācījuši, nedari citam to, ko tu negribi izdarīt tev pašam. Ko tu gribētu izdarīt? Es gribētu izdarīt kaut ko tādu, kas kopumā, tas ļoti plašs jēdziens, bet patiesībā, tā vēlme, protams, ir lielā mērā, nu, kā es teicu, pat cik tā mācīšana, man sociāls hobijs, zināmā mērā, tā vienmēr licies svarīgi ir tomēr darīt kaut ko tādu, kas ir, nu, paliekoši virtuāls jēdziens, paliekoši tāds abstrakts jēdziens, mēs visi jau paliek, mēs jau paši paliekam tikai tur, ka mēs paliekam cilvēku atmiņās beigās. Un droši vien izdarīt kaut ko tādu, kas ir pēc būtības atstāja, dod, palīdz citiem cilvēkiem iespēju robežās. Tas droši vien tas, kas tieši, man nav tāda skaidra mērķa. Nu, pašam priekš sevis vienmēr atradīs, ko izdarīt, bet jautājums atrast izdarīt ko tādu, kas ir jēgpilns citiem, tas vienmēr ir sarežģītākais, jo tās vajadzības un tās lietas, ko cilvēkiem protams, mainās, un tās tavas iespējas arī mainās. Tu esi dzimis Siguldietis? Jā, nu, tā varētu teikt. Protams, man šeit dzimis formās Rīgas dzemdību namā, bet no pirmajām 5 dienām pēc tam tālāk Siguldietis. Tad jau tu noteikti vari padalīties kādā noslēpumā, ko par tevi neviens nezina, kādas blēņas tu esi bērnībā strādājis. Oi, ko tikai mēs neesam darījuši. Tieši nesen runājām ar draugiem par to, ka mēs bērnībā likām Siguldā Dārdzielā, bija tas dzelzceļš gāja netālu otrā pusē. Tad mēs likām visu kaut ko sākumā, likām kapeiks vēl garlaicīgi, likām pēc tam šaupēles uz dzelzceļa sliedēm. Kas sanāca? Tad mums dzelzceļnieki ķēra rokā tur velosipēdu, kad pārgrieztām acīm trijotām mināmies projām, kamēr 2 noķēra, laikam viens aizmuka veiksmīgi toreiz projām. Un tad kur jūs ņemāt tik daudz šaupēles? Tur jau kā jau viss jau tomēr padomu laikā, viss kaut kas jau mētājās kaut kur apkārt. Nebija tā, ka mājās viss šaupēles beidzās, jā? Nē, to uz vietas, ko atrada, to arī lika pa lielām sliedēm, tā arī bija. Ceļi vai neceļi? Manā gadījumā tīri bezceļi. Tīri tur, kur nav ceļu, tur ir interesantāk. Tur tikai sākās piedzīvojumi. Vai es drīkstu pabraukt mazliet lēni? Bet droši. Lai nerastos priekšstats, ka tu tikai dzenā autiņus un braukā reku ātri pa laukiem un neceļiem, atgādināsim, ka tu esi uzņēmējs. Jā, tas ir, bez tā došanas īsti darbotos. Maizi pelni ar uzņēmēju darbību vai var iztulkot, kas ir tas, ko tu dari īstumā? Sēdi pie datora, lai... Jā, nu, patiesībā tas mūsu bizness ir ļoti vienkārši. Tas, ko mēs darām, ir vienā vārdā apzīmētā kiberdrošība. Tas tāpat kā apzīmēt vienā vārdā būvniecību. Tā tēma ļoti plaša un tā mūsu speciālitāte šobrīd patiesībā ir mākslīga intelekta pielietošana tieši kiberdrošības jomā. Un tas, ko mēs darām, pamatā tas mūsu klientā ir Skandināvija. Tās ir 3 lietas, faktiski mēs būvējam programmatūru, kas viņiem ikdienā palīdz. Mēs konsultējam diezgan lielus Skandināvijas uzņēmumus ikdienā par to, kā vispār to drošības procesu nodrošināt. Un trešais, ko es vēl daru paralēli daudz, ko es mācu tieši kiberdrošību globāli, tas, ko es esmu mācījis visi milzīgi lielie Robert Boši, Siemens savā laikā pa visu pasauli izbraukāts ir, un tas kaut kā arī sakrājies ir. Nu, pusē vēl mācu Vidzemes augstsskolā, kas interesanti, ka sociālais hobijs. Tu esi pasniedzējis, jā? Arī pie viena. Redzi, nu, tad jau mēs esam kolēģi. Jā, tas tā negaidīt to. Prieks iepazīties. Katrai sarunai noslēgumā ir sausais atlikums. Ar devīzi, kas būtu šajā dzīvē citādāk, ja nebūtu Juris Pūce. Parasti es saku priekšā, bet šoreiz man gribās, lai tu pats atbildi. 3 lietas, kas būtu citādāk. Jā, nu droši vien, nezinu, domāju, daudzas lietas dzīvē būtu tāpatās kaut kādā mērā. Ja mēs runājam tādu pašu Twitter, ka vēl kaut ko droši viņš jau pastāvētu tāpatās, jo tur tikai tas noturības elements. Bet nebūtu Twitter konvojs ar Juri Pūci? Nebūtu ar Juri Pūci, jā, protams. Nu, es domāju, kas mums visiem vairāk paliek pāri, protams, beigās ir bērni. Tas ir tas, kas ir neizbēgami, kur tu visu salaid grīstē, un tu ceri, ka pēc tam kaut kā tas viss tur izlabosies. Tas ir tāds neizbēgams sadaļa no procesa, ka ceri, ka viņi izaugs pa labiem cilvēkiem, pa visām varītēm. Un trešā lieta? Un trešā lieta tā, pie kā man baigi jāpiedomā, droši vien ir visai sarežģītāk. Tur man jāprasa to priekšā teikšanas kaut kādu variantu droši vien būtu, bet jā, man grūti atbildēt to godīgi, jo tas iespējas jau nav milzīgi liels cilvēkam. Viņš tauriņa efekts kaut kādā mērā, tā pasaule ir pietiekoši liela un tas mūžs ir pietiekoši īs uz viņas fona, lai tas efekts būtu ļoti īs. Man prieks, ka tajā dienā, kad es tevi satiku rīta kafiju dzerot, ka man nostrādāja tas impulss, ka ar Juri ir jāparunā. Un sarunājam vienu lietu. Nākamreiz, kad es pie tevis braukšu, es paņemšu kombinezonu. Droši, vai ne?
Bet var braukt arī pelderēs, es saprotu. Var braukt, var sākt ar vienu un pabeigt ar otru, tur visādi varianti.